Ja jūsu dīzeļauto ir jaunāks par 10 gadiem, ir liela iespēja, ka līdzās degvielas uzpildes korķim atklāsit vēl vienu gaiši zilu. Tas nav paredzēts vējstikla šķidrumam, bet gan AdBlue, ko tehniski dēvē arī par urīnvielu. Šodien kopā ar Autohalles servisa tehnisko speciālistu Edgaru Lulli pētīsim, kas atrodas aiz zilā korķa. Pareizi, tas ir dīzeļa izplūdes gāžu šķidrums vai DEF, dīzeļa exhaust fluid. Šī gadījumā AdBlue mums palīdz samazināt slāpekļa oksīda savienojumus, NOx savienojumus tieši dīzeļa dzinējiem. Vieglu automašīnu dīzeļdzinēju ar AdBlue sistēmām masveidā tiek aprīkoti sākot ar 2013. un 2014. gadu. Krāvas automobīļos AdBlue izmanto jau krietni senāk, un tā kā AdBlue nav reduktora eļļa, kas nesot jāmaina nekad, šķidrums ar laiku beidzas. Patēriņš viņam ir atkarīgs no tā, kā mēs lietojam automobīli. Var būt virs 2 litriem uz 1000 km pat. Cik bieži jāpapildina AdBlue? Pie normālas automobīļa eksploatācijas šeit tvertnes saturam jāpietiek no apkopes līdz apkopei. Tātad, vai tie 15, 20, 25 tūkstoši, kā noteicis, kurš ražotājs ir. Tā kā pasažieru un mazo komercauto AdBlue tvertnes vidē ir 10 litrus lielas, ar to var arī nepietikt. Ja mums iedegusies AdBlue indikācija uz instrumentu paneļa, tad šādu tvertni mēs varēsim nobraukt līdz tuvākajam servisam vai arī vietai, kur var pilnvērtīgi uzpildīt šo AdBlue tvertni. Vai drīkst braukt bez AdBlue papildināšanas? Teorētiski jā, taču automašīna pati to neļaus. Ja mums parādās indikācija pa zemu AdBlue līmeni, parasti viņi parādās kopā ar skaitītāju, kurš rāda, cik mēs kilometrus vēl varam nobraukt. Šis skaitītājs vieglai automašīnai ļoti svarīgs, jo pēc šo kilometru nobraukšanas mēs automobili vairs nevarēsim iedarbināt. Vai AdBlue var uzpildīt pats? Pašam no kannas neieteiktu liet, jo pēc izgarošanas viņš atstāja kristāliskas pēdas, kas var bojāt to, kas ir apkārt īsākā vai ilgākā laika posmā. Dažviet benzīntankos var iegādāties tā saucamās avārijas AdBlue pudeles, kas ļauj veikt ātru uzpildi. Tomēr labāk līdz tam nenonākt, jo dažkārt korķis atrodas faktiski salonā. Volkswagen grupas automobīļiem mēs viņus varam atrast arī šo ieliešanu bagāžas nodalījumā. Bez tam servisa rīcībā ir dažādas palīgierīces AdBlue uzpildēji. Tad visvienkāršākais variants ir šāda tipa spēcinstruments. Viens gals mums uzskrūvējās uz tvertnes. Šī vidējā caurule paredzēta, lai gaiss izplūst ārā. Un lai mums nenoplūstu, tā kā viņš ir pilns, nepārplūstu pāri viss, kas ir liekais. Otru caurules galu pievieno AdBlue kannai. Tad šādā veidā mēs viņu papildinām, viņš uzpildās pilns, viss, kas liekais, viņš cenšas nokļūt atpakaļ tvertnē. Pēc uzpildes kannu novieto blakus un liekais šķīdums notek tajā atpakaļ. Un tad mēs varam droši atvienot šo nebaidoties noliet visu, kas mums ir apkārt. Ja tas ir bagāžas nodalījuma atrodas, tad tas īpaši svarīgi, lai mēs visu bagāžas nodalījumu izolāciju un tepiķus nepielietu šo AdBlue nedeg un nav arī toksisks, taču šādā koncentrācijā ir agresīvs šķidrums ar asu raksturīgu smaku. Vai AdBlue šķīdumu drīkst atšķaidīt? Sistēma skatās amonija koncentrāciju šķidrumā. Ja koncentrācija pa zemu, viņa nestrādās. Un uz jautājumu, vai palīdzēs iešķirot bākā, nē. Cilvēka tehniskajā šķidrumā šī amonija ir 0,%, bet mums vajag 30. Vai AdBlue sasalst? Sasalst viņš pie apmēram -10 grādiem. Lai viņš efektīvi strādātu arī ziemā, viņam ir iebūvēti sildītāji. Atkarībā no konstrukcijas visbiežāk tas ir attiecīgi sildelements iekšā šī tvertnē, plus vēl tiek sildīta arī caurule, kas viņu padod no tvertnes uz vietu, kur viņš tiek iesmidzināts. Tagad iepazīsimies tuvāk ar to, kas paliek slēpts vadītāja acīm un nevienmēr ir zināms pat autoservisa mehāniķiem. Tātad šī mums ir Peugeot vai Citroen markas automobīļa šī DEF vai AdBlue tvertne. Kur uzstādīta AdBlue tvertne? Tieši priekšā aizmugurējiem labajam ritenim blakus degvielas tvertnē, tad zem automobīļa. Un kas šeit var sabojāties? Šeit augšā zem šīs skrūvējumā vāka mums atrodas galvenie elektroniskie elementi, kas atbild par šīs sistēmas vadību. Kā jebkuram elektroniskam komponentam, mums tur ir mērītāji, mums ir sūkņi, šie visi komponenti viņi var iziet no ierindas. Turklāt konkrētā modeļa ražotājs neparedz mezgla remontu, jo normālos apstākļos tas ir neizjaucams. Un maiņa izmaksā 1200 eiro. Biežāk gan problēmas sākas pavisam citur. Šī detaļa atrodas pīsplūdes trakta un tur iesmidzina AdBlue tieši atgāzēs.
Smidzinātājs ir viens no pirmajiem, kas parasti iziet no ierīnas, jo viņam agresīva vide ne tikai šķidrums, kas caur viņu plūst, ne tikai izplūst gāzes šeit, bet viņam arī visā ārējā iedarbība ir uz viņu. Te mums ir karstums, te mums ir augstums, te mums ir šķidrums un viss pārējais. Ka viņam ir diezgan liela slodze, ļoti darbīgs elements. Smidzinātāja maiņa izmaksās vairākus 100 eiro. Apsvērums, ka pat bez defektiem AdBlue sistēmas uzturēšana prasa papildus izmaksas, arī liek arvien vairāk autobraucējiem Eiropā atteikties no dīzeļdzinēju spēkratiem.